Tā, nu ko, sveiks Jānis, sveiks skatītāji, sveiki piekdienā. Vēlētos nedaudz, dažos vārdos izteikt savējās domas par nesen notikušo cīņu starp Usyku un Dubois, kur beidzās ar Usyku uzvaru, ja nemaldos, 9. raundā ar knockoutu no tāda parasta žebiņa. Bet pirms tam, sākotnējos raundos nelielā žietāža, vai bija sitiens zem jostas vietas, vai arī tomēr Usyks saņēma savu pirmo knockdownu pa korpusu. Manas domas ir, ka tas bija nelegāls sitiens zem jostas vietas, un tas nebija nekādā veidā knockdowns, tas nekādā veidā nedeva Dubois uzvaru. Un, pat tajos video ļoti, bildes ir, kur pat nav jārunā reāli bildi, vienkārši tur var redzēt, ka jostas līnī sitiens. Nav diži, ko domāt. Protams, saka, ka Usykam bikses paaugsti. Nē, pirms cīņas sākās ringa tiesneša darbs. Viņš paskatās uz vienu, uz otru. Biks uzvilks atbilstoši pēc noteikumiem. Visiem viss patīk, jau cīņa notiek. Tā kā es uzskatu, ka sitiens bija nesmuks un tur nebija nekāds knockdowns. Un Usykam patiešām vajadzēja tās 5 minūtes, vai cik viņš tur ilgi atpūtās. Pēc tam cīņa, kā gāja, man īstenībā patīk. Dubois bija tāds redzami, tāds smagsvars, tāds fiziski spēcīgs. Un līdz 9. raundam viņam pat īri labi gāja. Un varēja redzēt tomēr, ka Dubois ir tīrs smagsvars, Usyks ir aizgājis uz smagsvars. Kas pēc šīs cīņas sagaida Dubois, vai es domāju, ka uzreiz būs revanš, stipri šaubos. Man personīgi vairāk interesētu redzēt, kā Furijs pret Usyku noboksētu beidzot, jo tagad pēc cīņas arī Furijs uzreiz ir atmodies un sāk, kā jau visu laiku, Usyku apsaukāt. Tā kā cerams, ka tas beidzot aizies tālāk pa vienkāršu aprunāšanu, un ka līdz cīņai tas aizies. Kas attiecās uz Dubois, kā jau saka, viss čals vēl jauns, tur vēl visas iespējas. Zaudējumi, kas viņam ir nākuši, ir bijuši pret top līmeņa čaļiem. Un patiešām neuzskatu, ka viņam tas kaut kādīgi baigi iedrigās savu karjeru. Bet pa viņu runājot, es viņu redzu kā stikla lielgabalu. Viņš ir fiziski spēcīgs ar labu sitienu, bet savas 2 cīņas, ko viņš ir zaudējis ar nākotnēm, viņš ir zaudējis ar izlaižot džebu. Kad viņš pret Joyce boksēja, tad viņam acis vienkārši aizpalma ciet, un tur neko nevarēja redzēt, bet arī tas no džebiem vairākiem saslimējās, un tagad Usyk arī viņš izlaida džebu, tā kā stikla lielgabals. Bet ar nepacietību gaidu abu šo bokseru nākamās cīņas. Un runājot par nākamajām cīņām, man personīgi 7. oktobrī Arēna Rīga pret Latvijā visiem zināmo Kristapu Bulmeistaru. Tā kā būs ļoti interesanti paskatīties. 2 latvieši savā starpā kāps iekšā ringā un noskaidros, kurš tad ir labāks. Tā. Visiem labs brīvdienas un tiekamies ringā!